Labdien! Mani sauc Edvards Berņš-Lacis, es pārstāvu LNS Sūdo-tehniskas palīdzības centru, un šodien gribam pastāstīt par mobilo indukcijas cilpu. Cilpa domāta sabiedriskām iestādēm, kur atrodas daudz cilvēki, un cilvēkam ar dzirdes traucējumiem var rasties problēmas sadzirdēt teikto. Tā kā mēs iesakām šo variantu iestādēm, kurās var nākt cilvēki kā ar dzirdes aparātiem, tā arī bez dzirdes aparātiem. Šajā variantā sakomplektēti 3 elementi vienā. Pati induktīva cilpa, kurā nodod signālu cilvēkiem ar dzirdes aparātiem, un skaļrunis, kas domāts cilvēkiem bez dzirdes aparātiem. Pienesot pie auss, cilvēks vienkārši dzird, ko viņam saka. Cilvēkam ar dzirdes aparātu vajag ieslēgt T funkciju un pāriet uz T režīmu. Ja? Cilpā iekšēji ir ieslēgti mikrofoni, ir skaļuma regulēšana, bet te ir tāda lieta kā mikrofons. Cilpā var atrasties tuvāk cilvēkam vajadzības gadījumā, mikrofons var atrasties tuvāk tam, kas runā. Un tad nevajag pietuvināties cilpai, lai skaidrāk noteiktu to teikto. Šis variants ir domāts iestādēm, kā banka, autoosta, lidosta, stacija, valsts ieņēmuma dienests, muzeja un tā tālāk. Ja kādam ir jautājumi, droši zvaniet vai rakstiet. Paldies!